Čau, čau, mani dārgie skatītāji, ir rīts. Jā, ir rīts. Nu, labi, nav starpība, kuru dienas laiks ir. Šodien es nolēmu izmazgāt bēbītim arī krāsainās drēbes. Pirms tam jūs redzējāt, ka es veselu kaudzi ar baltām drēbītēm mazgāju. Parādīšu atvilknē, kā viņas man smuki saliktas pa izmēriem, sagludinātas. Un tad šodien es ķeršos klāt pie krāsaino drēbīšu mazgāšanas. Kaut kādi izpūrus esmu. Lēnā garā jau sāk iekārtot bēbīša. Var teikt tā kumodīti, te būs daļa no pirmajām drēbītēm, kuras būs baltās, kuras es teicu, kuri vilka arī gan Ambiks, gan Alisters. Tās ir visas sagludinātas. Šeit. Te ir tie pamperi, ko es rādīju. Šeit ir laikam tādā, laikam uz izaugšanu. Lielie boģiki. Vienā pusē ir īsroku, vienā pusē ir garroku bodī, lai nesajūk, lai nebūtu bardaks. Jā, un šeit arī redzēt smuki man ir salikts. Te man ir tie lācīši saucamie, ja pidžamas, te man tikai vienas biksītes ir. Un šeit, kas man šeit ir? Šeit man ir visādas marlītes un paladziņi. Nu jā, kaut kā tā es esmu sašķirojis pa izmēriem, lai pēc tam vienkārši, kad vajag, lai var paņemt un lai netaisītu bardaku, vienā kastītē īsroku, kā jau es teicu, un otrā garroku. Nu labi, bet to pēc tam es pastāstīšu atsevišķi, kas ir manā, ar video nosaukumu, jā, kas ir bēbīša kumodē. Tā, nu, tad rādu, kāda man ir krāsaino drēbīšu kaste. Vesela kaudze ar drēbītēm, rekur rozā. Nu, un šīs te drēbītes es tāpatās izmazgāšu, sagludināšu un salikšu pa izmēriem, kuras man derēs, kuras man derēs vēlāk un kuras man derēs ātrāk. Nu, labi, tad sākšu šķirt. Nu, kādi smukulīši, pastieties. Nu, tādi smukas drēbītes. Gribās jau vilkt. Jāskatās, cik man ir, ko vilks, ko nevilks, jo man ir tik daudz baltās. Jā, nu labi, kaut kā tā. Šis ritīgi forši un mīksts ir. Šito es pirku humpīšos par 3 eiro. Pirms tam es redzēju, kad izskatās, ka baltajā varētu, no slimnīcas mājās vest, bet šitas arī ir tik mīksts un forši, ka varētu arī pat šajā te vest bēbi uz mājām. Izmērs ir, nezinu, neredzu. 62 laikam jābūt, jā, 56, priekš 56 viņš ir bišku pa lielu. Oi, pamazu, nē, pa lielu. Nu, šīs te es sašķiroju, drēbīte šīs es atdošu. Tomēr man pa daudz, jo es īstenībā nezināju, kas man ir. Un kas man nav tāda, ka man ir sašķirots arī baltās drēbītes, šitās man atkal ir uz atdošanu. Jā, šīs te, lielākas tās es tagad pagaidām nemazgāju, mazgāšu šitās te drēbītes. Nu, gandrīz ar kāju sastūķēts. Pēc 3 stundām drēbes ir izmazgājušās, un es sagatavoju bļodu, atliek tikai izkarināt. Galvenais atrast vietu, kur to visu izkarināt un izžāvēt. Nu, beigās Ambiks man palīdzēja. Sakarināju drēbītes, redz, rozā košas, iepriekšējais bija balts, baltie dažādie toņi, šoreiz ir interesantāk, šoreiz ir krāsaināk.
interesantāk bija karināt un ņemties. Bet, nu, vēl atliks izgludināt, kad dižos. Un viss, un atkal sašķirot un salikt pa plauktiņiem. Viss pagaidām, čau, tā, šodien nē.